Tu esi svarīgs, Džeks, tev dzīvē notiek viss kaut kas, tev ir darbs, tev ir haltūras un tev varbūt pat tur māja ceļas pa brīvdienām. Un no tevim cilvēki ir atkarīgi un tu maksā naudas un tu saņem naudas un viss apgrozās un tu esi apritē, tev telefons ir karsts un tev ir WhatsApp sarkans un viss notiek. Un tu jūties ļoti svarīgs, bet tajā pašā brīdī tu neapzinies to, ka tu esi visa tā vergs. Tu visu to noliec augstāk par sevi, un tāpēc tu jūties, tad, kad tu atnāc pēc smagas darbdienas mājās un iesmēmies gultā, tu jūties tik izdedzis un noguris, ka tev neko pat negribas. Un vienīgais veids, kā tu vari atslābināties, ir bišķīt uzpīpēt, iedzert, un tad var bišķīt nomierināties. Redzi, tas viss tā ir noticies, jo visu mūžu neapzināti tu sevi noliec pēdējā vietā. Tev šķiet, ka tāpēc, ka tev viss kaut kas notiek, ka tas tevi tad padara svarīgu, bet tu esi tā visa vergs īstenībā. Tas viss ir svarīgāks par tevi. Viņš viss stāv tā kā augstāk par tevi, uz piedestāla. Tu viņu visu to savu dzīves nolicis, un apakšā tu īstenībā sevi neliec pirmajā vietā. To tā grūti ir saprast un aptvert, bet ja tu tā dziļāk sevi ieskatīsies, tad tu noteikti atcerēsies brīžus un momentus, kad tu esi jūties ievainojams, kad tu esi varbūt sev jautājumu tādu, kam tas viss, kāpēc es to daru, priekš kā es te plēšos. To visu tā, kā teikt, aizslauki prom, nē, nav tādas domas, man ir jāmauc, ir jādara, jo alternatīva neko nedarīt, jā, ir vienkārši, tad, kas tad būs dzīvē, vai nodzersies, vai vienkārši būs nīkuls, kam tu esi vajadzīgs, pliks un nabaks, vai ne? Tāpēc visu laiku jākruģās, jāskrien, jādara. Un tu ar to kruķīšanos, skriešanu un darīšanu arī to iekšējo balsi nomaskē, apslāpē, centies nejust. Un tas ir palicis tev jau par vienkārši ieradumu pa dzīvi, nejust, ko tu īstenībā jūti, domā, gribi. Un tā iekšējā balss jau ir nozīmīga, viņa ir svarīga. Viņa ir vissvarīgākā lieta pasaulē, priekš tevis, jo tu ienāc šajā pasaulē kā varana, svarīga dvēsele. Ja tu vēlies saprast, par ko es vispār runāju, un sajust, kur visa tā sevis noniecināšana un nolikšana pēdējā vietā sākās, un kāpēc tas tā notiek tev neapzināti, tu vari nākt uz izaugsmesterapija.com un pieteikties pie manis, pie Roberta, uz brīvo konsultāciju.